Vai tu visu laiku gribi sūdzēties kādam? Un ja nav kādam, tad vismaz tev tas galvā skan, cik smaga dzīve, cik daudz jādara un vienkārši tam visam nav laika. Zini ko? Tu vienkārši esi liels bērns. Vienkārši kā bērniņš, kurš saniķojas un kurš nevar kaut ko izdarīt, kuram viss tas ir pa daudz. Pieaudzis cilvēks vienkārši tā nejūtas. Pieaudzis cilvēks iet uz savu mērķi, viņš zina, ko viņš grib, un viņam iekšā vispār nav tā sajūta, ka ir kaut kas pa daudz, ka ko nevar izdarīt, ka dzīve ir netaisnīga un ka vēl paspīt tam, ka tik daudz tev jādara, tev vēl kāds nenovērtē. Pieaugušam cilvēkam vienkārši tās sajūtas iekšā nebūs. Un, lai arī tu varētu tagad domāt, ka tas nav taisnīgi, nē, es esmu pieaudzis, es tieši uzņemos atbildību un daru, padomā divreiz. Varbūt viss tas, ko tu dari, tu mēģini kādam izpatikt, kaut ko pierādīt. Un tas arī ir pierādījums, ka tu vēl joprojām iekšā esi mazais bērniņš, upurītis, kurš grib kādam izpatikt, pierādīt un jūtas, ka viss ir pa smagu. Vai tu gribi to visu atbloķēt, saprast, kas tevi tur tajā upuru pozīcijā iekšēji? Un vai tu gribi beidzot sasniegt tādu stāvokli, ka tu vienkārši dari dzīvē lietas, kas tevi novedīs pie mērķa? Tad nāc uz izaugsmesterapija.com, strādāsim kopā un tur brīnums redzēsi.